Vakar, dāmas un kungi, šodien esam ciemos pie vecajiem cīņu biedriem, pie Jāņa Pļaviņa un arī Aivis Vasiļevskis te ir. Un tāds uzreiz pilnīgi nostalģisks, pozitīvs atmiņas par Covid afēras laiku, kur mēs arī patiesībā labi bijām pazīstami jau no skolas laikiem, bet ar Aivi iepazināmies tuvāk, un visi pārējie, kas te klāt ir arī, un filmētājs Arturs Klebaks. Tā kā uzreiz tāda tā kā mājās tiešām sajūta ir, bet tagad pēc 4-5 dienām, kas te sanāk sestdien, ir vēlēšanas. Mēs visi esam apvienība jaunatvieši. Aivis arī bija kandidāts, bet viņam neļāva kandidēt tomēr beigās, jo tur tehniski atrada formāli iemeslu, ka gads vēl nav pagājis kopš viņam liegums. Tagad viņš varētu, tagad tas gads ir beidzies, bet tur vēl iesniegšanas brīži. Un, prieks jūs abus redzēt. Varbūt Sveiki. Pastāstat savus kaut kādas sajūtas. Jā, man liekas, ka ir tiešām svarīgi atbalstīt tos cilvēkus, kuri reāli aktīvi kaut ko dara. Neatkarīgi no tā, ka varbūt jums bieži šķiet, ka viss ir bezcerīgi vai viss ir neiespējami, bet tie cilvēki, kas kaut ko dara, tā ir mūsu vērtība, un mazākais, ko mēs viņiem palīdzot varam izdarīt, ir aiziet sestdien un reāli par viņiem ielikt krustiņu. Jo mēs arī redzam šobrīd, ka tā patiesā opozīcija, kas mums Latvijā šeit ir, viņi ir gaužām maziņi. Un, teiksim, tie cilvēki, kas pa īstam iestājās pret šo globālo ārprātu, kas notiek visā pasaulē šobrīd. Un te nav runa tikai par Covidu, par vakcīnām, bet arī par daudzām citām lietām, par kurām varētu gari un plaši stāstīt, par visiem šiem draudiem. Tad Rudolfs noteikti ir viens no tiem, kas ir pelnījis no jums sestdien šo plusiņu, jo iedomājieties, kā izmainītos mūsu visu situāciju, ja vismaz mums no Latvijas būtu viena balss Eiropas parlamentā, un tieši Rudolfs, nevis kaut kāds tur Kiršteins, nevis kaut kāds Šlesers, nevis kaut kāds Burovs, vai vēl kaut kādi, bet tieši cilvēks, kas pa īstam spēj aizstāvēt un arī runāt, un pat ne tikai runāt, bet arī angliski labi runāt, kas arī ir ļoti būtiski patiesībā. Jo ne jau visi to vispār spēja šos teikumus angliski salikt kopā. It sevišķi tiem, kas tur grib Eiropas parlamentā pasēdēt pa 10 000 mēnesī vai cik tur tā aldziņa ir. Lūk, tādēļ es uzskatu, ka ir jāatbalsta. Un runājiet ar saviem draugiem, runājiet ar savām paziņām, atbalstiet tos cilvēkus, kas dara. Un citādāk, es pat nezinu, kāda vispār mums ir nākotne. Padomājiet, Rudolfs atklāja aizsūtītās analīzes par chemtrailiem, par Sahāras smiltīm. Kāda tur patiesība atklājās, un pēc tam, starp citu, es nesen skatījos vienu īsu sižetu no 19. gada, kur CNBC, tas ir riktīgs Amerikas mainstream kanāls, kur vispār Bills Gates tiek parādīts, un viss, kad viņiem rāda bildīts, kā no lidmašīnām plānots kaisīt ir kaut ko, kas tie saucās par geoengineering, par geoengineering. Kāda tur sazvērstības teorija, hello? Tas ir, tie ir vienkārši fakti. Savā ziņā man mišķi, protams, māc bažas par to, cik patiesībā maz cilvēki apzinās šīs te briesmas, kas viņiem patiesībā draud. Un tieši tādēļ tiem aktīvajiem cilvēkiem, kuri to saprot un kuri ir gatavi iet, jums jāņem katram ir vismaz 5 cilvēki līdzi. Un tad mums ir cerība, ka tāda Sandra Kalniete neiekļūs šajā parlamentā. Un man arī ļoti šokē īstenībā fakts, ko man Rudolfs pirms brītiņa pateica, ka tad, kad bija jābalso vai jānodod savu balss kaut kādā publiskā datubāzē, ne datubāzē, saitā, teiksim, kur ir cilvēki pret PVO, vai teiksim, ka nepieciešami izstāties no tos PVO, un vispār pret šo PVO trītī, pa to līgumu,
tad no Latvijas nebija neviena deputāta, ja tu man labojies meloju, pareizi saku. Jā, joprojām nav, tur joprojām viņi var parakstīties. Nav neviena deputāta, kurš no Latvijas būtu pret šo pandēmijas līgumu. Paldies Dievam, viņiem tur izgāzās tagad māja beigās, bet tas jau nenozīmē, ka tas ir uz ilgu laiku. Tā ir traģēdija, un tā ir traģēdija patiesībā arī, tas īstenībā ļoti atklāja acis visiem, kas tad ir mūsu tā saucamā opozīcija. Kas ir Šlesera partija? Ja tur neviens nav gatavs iestāties pret PVO. Es zinu, piemēram, ka tāds Sandrs Točs ir 100% pret, ja, bet ko viņa balss dod pret Šleseru, kurš pasaka, ka to vispār nevajag cilāt. Tāpēc visus cilvēkus aicinu, kas arī līdz šim atbalstīja LPV un atbalstīja mani, šajās vēlēšanās balsot par jaunatiešiem tieši par Rudolfu Brēmani, kurš es domāju, kuram ir nākotne politiskā ziņā Latvijā un cilvēktiesība aizsardzības ziņā, kurš šobrīd ir uzņēmies galveno iniciatīvu, un mūsu katra pienākums ir viņu reāli atbalstīt. Paldies, Jāni. Mēs jau esam vesela komanda, ne tikai es, un mums ir visi, kas mēs te esam klāt šodien, visi ir kandidāti, un mums nav tur īpaši svarīgi, kurš no mums tiek, jo mēs esam pilnīgi pārliecināts, ka katrs no mums visu šīs te lietas tieši tā arī aizstāvēt, un mēs tā arī sapulcinājām, tāpēc tādus cilvēkus, kas ir cīnītāji, un jūs ļoti labi viņus arī pazīstat. Viens no tādiem ir arī Aivis Vasiļevskis, kurš, kā jau es teicu, bija mūsu oriģinālajā sarakstā, joprojām mēs viņu visās bildēs tāpēc atstājam, jo viņš ir tas, kuram aizliedz startēt vēlēšanās, bet viņš tāpat darbojās tālāk. Sveicināti. Jā, man ir personiski ir tā, ka to aizliekšanu tur man tā politiskā karjera šobrīd kārt jau reizi atkal visai strauji beidzās. Ja? Ironiski ir tas, ka šobrīd es aicinu jūs balsot par visvairāk tiesāto sarakstu, ja? Jo tā sanāk, ka te gandrīz katram ir kaut kas ir atrasts, vieniem te būs lietas, vieniem jau ir, un ir izvēle. Jā, tas skan varbūt smieklīgi balsot par visvairāk tiesāto sarakstu vai arī par vismazāk tiesāto sarakstu. Bet kurš ir vismazāk tiesātais saraksts? Jūs zināt, varas partijas jau sevi neaiztiek un sevi netiesā. Tāpēc, ja mēs to saprotam, pie kādas reālas sistēmas mēs šobrīd dzīvojam, tad var uzskatīt, ka visas tās krimināllietas, visas tās lietas, ko cilvēki dabū vienkārši par savu viedokli, kaut kad jau tiks tas novērtēts, kas tas patiesībā bija un ko mēs centāmies pateikt, un ka tas ir vairāk pagodinājums nekā sots. Protams, ka daudziem liekas citādi, bet neskatoties uz to, es jums gribēju pastāstīt to, ka kā man personiski, kurā brīdī man sāka likties, ka kaut kas nav kārtībā, ka kaut kas ir jādara un ka kaut kur ir jāiesaistās, teiksim, man personiski. Jo agrāk, pirms kaut kādiem gadiem, 90. 2000. Tur vēl pēc tam, viss tā politika un tas Eiroparlaments, tas droši vien daudziem arī man personiski tas likās kaut kas, tāds tāls. Tur kaut kas notiek, kaut ko tur ņemās, it kā tur Latvija, tur ir kaut kādi tur cilvēki, kas tur kaut ko tur dara. Bet visi tie jautājumi, par ko viņi lēma toreiz, tas it kā cilvēkam no malas nešķiet tik ļoti svarīgi. Par ko tur toreiz bija? Par tam subsīdijām. It kā jau tie ir svarīgi jautājumi, bet, saprotiet, salīdzinot ar to, kas tagad notiek, tās tiešām bija bērnu spēlītes, kam tur ko piešķirs, kam tur vairāk naudas, un tad tā aizstāvēšanas Latvijas interešu bija, vai tad varēs dabūt kādu miljonu šur vai tur, un pēc tam paši, protams, sadalīt. Viss tā ņemšanās, tas bija tā vēl. Bet tad, kā jūs visi atcerēties, notika kaut kas pavisam cits, un tad jau kļuva skaidrs, ka lietas ir daudz nopietnākas par to, kas bija pirms tam. Jā, tā ir šī te negantā un joprojām nesodītā Covid afēra, kas vienkārši bija brutāls fašisms, ko centās ieviest vienlaicīgi visā pasaulē, un jo īpaši arī Eiropā. Mēs visi atceramies, kas tad tika darīts, kā tika sadalīti cilvēki, špricētie, nešpricētie, ko viņi gribēja mums izdarīt, un gandrīz jau var izdarīt daudz ko, viss tas. Tad jau kļuva skaidrs, ka
laikam jau tomēr ir no svara, kādi cilvēki tad tur sēž tajā visā parlamentā, arī tā skaitā no Latvijas. Tālāk, jo vēl trakāk, tālāk jau sākās visa šī zaļā afēra, genderisms, LGBT, visas šīs lietas, bērnu maitāšana, sieviešu, vīriešu iedzienu izdzēšana, viss tas ārprāts, kas joprojām turpinās. Un tad jau tas skar jau faktiski ikvienu. Vairs jau nevar atsēdēties malā. Protams, var tam visam piekrist un turpināt un teikt, ka tas ir pareizi. Es domāju, ka šis jautājums jau aizskāra daudz vairāk cilvēkus. Viņi saprot, kas tad īsti sēž tajā parlamentā un ko tad par to visu saka mūsu Latvijas pārstāvji. Un pat tas vēl nav viss. Bet tagad, mīļie draugi, jūs saprotat to, ka tagad ir vēl briesmīgākas lietas. Tagad mēs taču reāli esam atomkara draudu priekšā. Visi tie, kas tagad runā par to sakaušanu un ka tagad vienīgais, kas mums jādara, ir jāatbalsta, jūs zināt, kas? Neviena no tām varas partijām tagad savos solījumos tādu Latviju pat vairs nepiemina. Agrāk viņi vismaz kaut ko tur stāstīja, kad jā, viņi tur aizstāvēs to un šito. Tagad jau vairs tas vispār neeksistē. Tagad ir skaidrs uzdevums, ko viņi grib izdarīt. Un tur ir tik daudz šo psihopātu šobrīd tajās rietumu elitēs un arī Amerikā. Man ir tāda sajūta, ka viņi katru rītu mostās ar vienu domu, kā mēs ātrāk varam pietuvināt šo lielo karu un mūs visus iznīcināt. Tāpēc, godīgi sakot, jā, man nav tik daudz šobrīd laika un varbūt enerģijas, kā veltīt šitajā te, ņemties te un iesaistīties tik ļoti te apkārt. Man vienmēr vairāk interesējušas globālas lietas, kas notiek. Un tas, ko es tagad redzu, faktiski man personiski interesē šobrīd jau gandrīz vai tikai tas, ka cik no tiem parlamentāriešiem, cik no viņiem tur būs ar veselo saprātu apveltīti, kuri nenospiedīs to pogu sarkano un nepalaidīs visu šo elvi vaļā, jo tad neviens no mums te vairs nesēdēs un nekas vairs nebūs svarīgi. Un tādas ir likmes, un to ir gatavi darīt rietumi šobrīd, lai saglabātu šo savu hegemoniju, kas vispār ir šī te jēzgas pamatā īstenībā. Un vai jūs zinat, piemēram, Amerikā tur ir cilvēki, kas nodarbojas ar tādām lietām. Viņi izstrādā atomkara doktrīnu, un kas ir pats absurdākais, viņi tic, ka viņi var to uzvarēt, ja tas notiks. Bet reti kurš zina, ko nozīmē Amerikas uzvara atomkarā. Tas nozīmē, ka Amerika paliek par dominējošo nāciju pasaulē, kur atkal visu būvē no jauna zem sevis. Tā ir viņa uzvara atomkarā, bet atcerieties, ka kas tad notiek ar pārējām valstīm? Ķīna, Indija, cik miljardi cilvēku ir pasaulē? Ja viņi grib palikt par galvenajiem, tad tas nozīmē, ka visu pārējo nebūs un būs daudz mazāk. Un ar šādām lietām šie politiķi spēlējas un man pārņem vienkārši šausmas. Kad es to visu redzu, lasu, un tad man ir tiešām bail. Jā. Kaut gan no vienas puses varbūt, es nezinu, ko šī civilizācija ir sev izdarījis. Īsāk sakot, visu šī garā monologa jēga ir tāda, ka jā, es tur gribētu redzēt vismaz. Un es ceru, ka tur tomēr nonāks cilvēki, kam ir veselais saprāts, kas saprot, ko nozīmē diplomātija, kas saprot, ka drošība nav histēriska bruņošanās un lamāšanās, bet tas ir sarunas un demilitarizācija un vienošanās par bruņojumu samazināšanu. Tas viss bija drošība, kādai tai jābūt, un kolektīvai miera līga un viss tās lietas. Daudz kas cits, protams. Tāpēc, jā, es aicinu arī balsojiet par Rudolfu. Es domāju, ka viņš viens no retajiem saprot šīs lietas tik labi, kā to vajadzētu saprast daudziem, bet kuriem nav ne jēgas, ar ko viņi spēlējās un kas mums patiesībā draud. Kaut vai tas, faktiski tā sanāk, varbūt tas skan tā dramatiski, bet visas planētas liktenis īstenībā var izšķirties šobrīd, jo tas tiešām būs atkarīgs no tiem, kas tur sēdēs un kādus vēl ārprātīgus lēmumus viņi var pieņemt. Vai arī nē. Tā kā lūdzu, nobalsojam, izdarām vismaz kaut ko. Sestdien, 8. jūnijā, atceramies apvienību Jaunlatviešu saraksts numur 7.
svarīgi ir arī balsot tieši sestdienā, 8. jūnijā, nevis tagad ātrāk, jo tās balsis, ko jūs ātrāk tagad tur aiznesīsiet, atstāsiet, tos konvertiņus viņi viegli var pa nakti samainīt, nu tā primitīvi runājot. Es domāju, ka tur pat neviens nakti negaida, tur uzreiz, kā darba laiks beidzās, uzreiz paņem saskaita, cik ir čupā un nomaina ar tieši tādu pašu jau sagatavotu, kur viss ir par jauno vienotību iekšā. Nu, tā kā, jā, ļoti būtiski. Šoreiz ir atcerēties tos cilvēkus, kas Covid laikā bija par tautu, par parastiem iedzīvotājiem un cīnījās pretī varai. Un šie abi divi džentlmeņi man blakus patiesībā bija pirmie. Vēl bija Andris Ciekurs, kas bija tāds paši, kas aizsāk to visu. Viņiem arī visvairāk tika par to. Jānim uzreiz uzmetās virsū ar sodiem un biznesu mēģināja traucēt. Tad Aivis ar savu runāšanu, saviem raidījumiem tika sodīts uzreiz, tik līdz beidzās Covid laiks un sākās jaunā mūsu Ukrainas karodziņu vicināšana. Un tad, protams, tur tas bija par to, nevis vēl tagad. Bet tagad ir cita situācija. Tagad, pateicoties Aivim un Jānim, Latvijā ir daudz cilvēku, kas runā. Es esmu viens no tiem, kas arī sāku daudz vairāk filmēt un runāt. Tagad tāda ir ļoti daudz. Tepat arī Glorija Rekus sēž Artūram aiz muguras un Jānis Straumīts ar Edgaru. Edgars pat filmē video savas pārdomas par pasaulē notiekošo. Jānis patiesām cīnās ar policistiem. Un tā kā tas, cilvēki viens no otru iedvesmojās. Un tas, ko es šobrīd daru, es patiesībā gribu, lai ir vēl un vēl cilvēki. Es esmu priecīgs arī, ka viens no mūsu līderiem, lielais lauksaimnieks Jānis Dzenis, arī kā 3. numurs kandidē un ļoti kompetents un gudrs cilvēks, ne tikai lauksaimniecības jomā, bet vispār par ekonomiku. Un vajadzīgi ir tādi cilvēki vēl, līderi, spēcīgi, aktīvi, kas nebaidās. Mūsu saraksts ar to arī izceļās, ka īsti nevienam nav bail ne no kā, ir gatavi uz visu. Tāpēc arī rezultāts ir tāds ar kriminālu lietām visādām un administratīvajiem sodiem, bet tas viss tiek darīts tāpēc, ka mēs runājam pretī varai un darbojamies. Un tāpēc es aicinu visus nākt mūs atbalstīt, un 8. jūnijā 7. saraksts apvienība jaunatvieši. Un cik tur sanāca minūtes, kad 15?